atradu lielisku iespēju tev parādīt kārtīgu Latvijas meža ekskavatoru. Meža ekskavatoru, kāpēc? Pievēršam uzmanību ritošajai daļai, šasijai. Atnāc šeit. Dažreiz cilvēki saka, gribās augšējos 2 rullīšus un augstāk. Ar to šis stāsts par šo šasiju nebeidzās. Platās plāksnes arī nav galvenais talants. Protams, šeit šī šasija ir ar paaugstināto klīrencu un komponenti no ritošās daļas ir no 18-tonnīga ekskavatora, iebūvēti 140. modelī. Tas nozīmē, šeit ir gan sānpārvadi, gan ruļļi, gan apakšējie ruļļi, ķēžu celiņš, kvadritenis, viss ir no 18-tonnīgā, te ir jaudas rezerve. Bet ar to stāsts vēl nebeidzās. Rūpnieciskā sliede, gan iekšējā, gan ārējā, te ir iebūvēti. Papildus aizsargi sānpārvadiem, vadriteņiem, papildus aizsargs no aizmugures. Atnāc no priekšas, paskatīsimies klīrenci. Te ir augstāks klīrences nekā standarta ekskavatoriem, standarta celtniecības ekskavatoriem. Stāsts par ko? Latvijā ļoti populāri ir strādāt meža darbos, bet es teikšu, ka absolūti lielākais vairums no tiem ekskavatoriem tā kā braukt ar parketa džipiem offroadā. Šī šasija ir tādiem darbiem. Tā ka, ja ir iespēja tev izvēlēties, varbūt padomā par šādu risinājumu. Veiksmi darbos!